Jau tuvākajā laikā Ikšķeles pilsētā netālu no Evaņģēliskās luteriskās baznīcas sāksies Svētā Meinarda statujas būvniecība. Konstantīns Bojārs, Ogres un Ikšķeles Romas katoļu draudzes prāvests norāda, ka līdz ar statujas būvniecību tiek izsludināts projekta konkurss sen lolotai idejai par Romas katoļu baznīcu Ikšķelē. Ikšķeles Svētā bīskapa Meinarda skulptūras jautājums risinās jau apmēram 6 gadi. Pašreiz viņš jau ir gatavības stāvoklī, un arī beidzot, jāsaka, ir atrisināts jautājums, kurā vietā viņš tiks uzstādīts. Un viņš tiks uzstādīts uz katoļu draudzei piederošā zeme, kur atrodas uz Daugavas prospektā, bet tas ir pie tuneļa, un arī tur tiks viņš uzstādīts, un arī tur attiecīgi pēc tam tiks būvēta baznīca, lai kopīgi veidotu attiecīgu tādu ansambli. Pirms 4 gadiem žūrija un iedzīvotāju balsojums par visatbilstošāko atzina tēlnieka Viktora Suškevica ideju par Svētā Meinarda statuju. Skulptūras kopējais augstums ir 6 metri. Uz 3 metrus augsta postamenta stāvēs bīskapa statuja. Piemineklim nepieciešamie materiāli vesti gan no Somijas, gan Ukrainas, un tā izveidošana izmaksājusi aptuveni 50 000 latu. Kā norāda Bojārs, ar pieminekļa būvniecību Ikšķeles pilsēta iegūs garīgu centru, kas tiks nostiprināts realizējot baznīcas būvniecību. Un tad tā jau būs baznīca, protams, kopīgi, es domāju, ka tur kopējā aina nebūs slikta, un arī kā katra pilsēta iezīmēs ar ko, protams, iezīmēs, ka tur tuvojas pilsētā, ierauga tornis un baznīca, un tur arī parasti ir centrālā vieta, centrālais laukums. Jo līdz šim, kā paši ikšķelieši atzīst, un arī tur domē jau agrāk izskanēja, tādas domas, ka Ikšķelē principā nav tāda centrālā laukuma vai centrālās vietas. Es domāju, ka šie pasākumi, ko mēs veiksim, tas kopīgi arī iezīmēs šo centru. Jā. Priekšlikumu iesniegšana Ikšķeles katoļu baznīcai turpināsies līdz rudenim. Ņemot vērā finansiālo situāciju, paša projekta realizācija gan varētu nenotikt tik ātri kā plānots, tomēr katoļu baznīca rokas nenolaidīs un tiks realizēta cita Latvijas kristīgajā pasaulē nozīmīga iecere – piemineklis bīskapam, kas kristīgo ticību ieviesis Livonijā. Zanda Treško, Ogres televīzija.